Howdy! Let's get fucking rowdy! Sveiks, Mums ir 13. epizode, un 13. epizode daži uzskata par nelaimes ciparu. Vēlna ducis. Jā, daži uzskata par veiksmes ciparu. Bet šodien mums kaut kas nebijis. Pirmoreiz mūžā mums ir viesis uz ugunsgrēka reaction video. Un ne jau parasts viesis. Šis viesis ir Baiba. Un Baiba ir kaisīga ugunsgrēka fane, kura droši vien redzējusi, bļēt, dahujā, vai ne? Viņa zina no galvas katru sēriju. Principā visu, man liekas, ugunsgrēkus redzēt. Tas nozīmē, tad, kad sāksies sērija, tu zinās, kas tur būs? Iespējams, jā. Visticamāk. Ļoti slikti. Es neko neteikšu. Jebkurā gadījumā, pirmā epizode ar viesi. Jūs skatāties, kā jums tur patīk vai nepatīk, vai kas, un tad rakstīsiet komentāros. Jā, vajag. Vai vajag īstenībā viesus, kuriem patīk, varbūt gluži, varbūt nepatīk, vienkārši kopā skatīties un reaktot, bet mēs sākam 13. epizodi. Un atcerieties novadu cīņas, jā, rakstiet komentāros par to arī. Jā, pareizi. Novadu cīņas, davai. Spējas neveiksies, bet spiedīsim šī to. Tagad 3, 2, 1, let's go. Dīvainais sākums. Elza paliek greizsirdīga, ka Leons atkal gatavojas tikties ar Martu un sastrīdas ar Leonu. Jā, viņa bija tik slāpja. Nevajag full screen. Vai, pagaid. Tas nav full screen, pareizi, jā. Ierodas viesnīcā pie Martas. Tagad ir. Elza piezvana Otto un palūdz viņu atnākt. Marta saprot. Elza piezvana Otto un palūdz viņam atnākt nopisties. Bet tā arī bija, oi! What fuck viņš? Jā, kurš izrādi, dirst. Bet tas putas skaņas no ausīs. Nu, paskatieties. Tas viss taču maksā naudu. No jā, nu. Trepes, grīdas. Kas tas, bļēt, pa siltumnīcas uzraugu? Redzējāt, kā te Viņam izskatījās vienalga. pēc Viņa dzīve ugunsgrēka? dies. Un kāpēc tad es visu to apdrošināju? Lai tagad pēc ugunsgrēka man remontā būtu jāiegulda pašam savi līdzekļi. Nezinu, ja tāda ir jūsu... Sezam apdrošinās! Nākamgad var Pagaid, viņš šeit pateiks. Mēs nodrošināsim visu. Pagaid. Es jūs saprotu, Peterson kungs, bet ir lietas, kas jānoskaidro. Izskatās, Karašs, tev, ķipā, tu strādā kaut kādā apdrošināšanas firmā, jā, un blā, un tad tev, ķipā, apmēram bez mazai. Nu, jāizdomā, kuru sūtīsim. Būs filmēšanās un tā. Un tu aizsūti fuiku, kurš šļūpst. Tu aizsūti fuiku, kurš šļūpst. Nahujām, bļē. Un arī to scenāriju vajadzētu sakārtot tā, lai uzreiz viņi atrisina to problēmu, lai tā būtu laba reklāma. Es viņu vēl tā kā tagad 2 sērijas skaidrosies ar Sezam apdrošināšanu. Līdz viņi piekritīs, tā ir antireklāma. Mēs jums samaksāsim, mēs jums nemaksāsim. Sākumā izdarīt šo, un tad mēs jums samaksāsim. Šeit, vispār, ja tu man atpūkā tagad pīmpi, bļē, būtu tā ir bijis, un mēs tā kaut sarunāt. Zenta, nasūpu, Zenta. Nosūti skaidru. Sezam apdrošināšana. Te neinteresē. Jūs ļoti labi zināt, ka mums esat svarīgs klients. Tad lūdzu samaksājiet man apdrošināšanas atlīdzību, lai es beidzot varu pabeigt remontu. Cik ilgi var vilkt garumā? Labi, Kā jau Aival. mēs jums teicām, mums ir nepieciešams ekspertu slēdziens, lai mēs varētu Nu, pieņemt tāda lēmumu, lai mēs antireklāma, zinātu, ak, kas Dievs. šeit ir noticis. Tad lūdzu taisiet to ekspertu slēdzienu. Es Pēc nekad iespējas neņemšu ātrāk, Sezam. taču pats to Vai ne? Nekad. Sezam, man liekas, jau ir bankrotējis. Es ceru. Es esmu pārliecināts, ka tas... Vai arī kas sākās- īstenībā būtu interesants research vienkārši pameklēt, ja viņi vēl joprojām ir, kā viņi ir rebrandojušies. Viņš tagad sauc Baltgaņu. Jā, tas ir faktā. Tad... Šī nelaime no elektroinstalācijas. No kā gan cita, nu? Nu, par to mēs vēl nevaram... Bet īstenībā tas, ka viņi parāda, ka viņus var apist. Tu uztaisīji bordeli sev viesnīcā, nodedzini viņu, pasaki, jums bija elektroinstalācijas problēmas. Nē, veci. Īstenībā es kā ugunsdrošības speciālists uzreiz varu pateikt, ja tev, piemēram, ir viesnīca un tev ir izcēlēs ugunsgrēks dēļ kaut kādas instalācijas, ja tev nav bijuši elektroinstalācijas mērījumi, apdrošinātāji tev var atteikt 99%. Visticamāk, bet ja viņam bija? Ja viņam bija, tad viņiem ir jāatgriež nauda. Bet sāk tu arī sakārtot mērījumus, uztaisīt bordeli, nodedzināt Bet viņu. vēl papildus, uztaisot mērījumus, var būt arī neatbilstības, kuras tev ir jānovērš. Piemēram, tur baigais strāva, baigais baigi patērējies un blā, blā. Aivars izsās pēc fuika, kas visu bija sakārtojis, visticamāk. Nu, bļaļ, jā, paļu Es domāju, ka jā. Paga, kā tur ir, Aivars varas visu sakārto? Nu, jā. Es domāju, ka viņš ir biznesmenis. Viņš bija sakārtojis, es domāju. Tev patīk Aivars kā character, tip? Kā vīrietis. Man liekas, ka tu prasīs kā vīrietis. Kā character.
Kā nē, bet kā vīrietis. Okay. Jo mēs gaidām to slēdzienu, lai noskaidrotu, kas īsti ir noticis. Nu labi, ja tas nebija elektroinstalācijas vaina, nu pieņemsim... Es ticu, ka tas ir viens no sezonu īpašniekiem, kurš tur ir. Viņi vienmēr grib paši. Kas ir noticis? Nu, mēs skaidām. Pēc, ka jūs tīšām stiepjat to lietu garu. Zini, tā kā parasti čolē vienkārši aizmurē. Saprotiet, mums ir ar jums noslēgts līgums, atbilstoši kuram gan jūs, gan mēs arī rīkojamies. Ir lietas, kas mums jānoskaidro. Labi. Skaidrojiet, lūdzu, un pēc iespējas ātrāk. Es tiešām gaidīšu. Nu, Uldim Dumpim tas tā izruna un visas dialekts ir ļoti skaists. Nē, dikcija viņam ir ļoti skaists. Ļoti forši. Dikcija viņam tiešām labi. Ko tu te slēdzi? Ko tu svaisties? Nāc, sukā, pīn. Zenta, bļaļ, vai nu ceļā, vai nu pisies projām, bļaļ. Lūdzu, tad pēc iespējas ātrāk, lai mēs beidzot varam sākt. Lai mēs beidzot varam aiziet uz numuriņu, bļaļ, nopisties. Klientiem mums nes milzu zaudējumus. Vai tiešām tu nesaproti? Nebūs klientu, nebūs naudas, Aivars ir dusmīgs. Bet labi, Alfa mēle. mēs tiekamies tūlīt, vai atā. Un mēs esam atpakaļ. Pirms mēs tikai turpinām, tu droši, you feel free, ka tu jūties, ka tev ir jāiespriež kāds komentus, tu iespēj vienkārši spējas, jo es zinu, ka tu droši mēs tur ļerinam kuņu, tu droši vari iepist savu jāņoku pa vidu, ja? Es gribu jūs spējas no Savs tevis piec arī, jā. kāpēc? Es gribu, kaut ko bišķi tādu, tipa kā no trešās personas skatījuma, kaut ko žoska. Reiks par slapjā čiksīt kādu lejā. Nepaslīdēju. Nepaslīdēja, jā. Viņai jāaplēj to savu. Paga! Tu? Viņa teica, Paga. tu? What the fuck? Viņš ir kapucī! Pa hūdzni? Kei! Tas outfits. Wow. Viņš tās skais. Kucis tev bis? Iedomājies, viņš gribēja izpist jau kopš pamatskolas laikiem, viņš beidzot izdarīja. Viņam, Viņš iečakojās, bet jā. viņas ir interesanti, ka tā kā viņš to izdarīja un tā kā viņam stili viņa interesē. Parasti ir otrādā. Nē, Ka viņam ir čipa. Bet, es būtu lepns viņu. Šajā gadījumā ir tā, ka viņa gribēja ieriept Leonam, ķipa kaut kādā viņa, jā. veidā. Bet kopš cits dzimumloceklis ir pieskaries tos vecenes Petonijai, tā ir beigta balva. Tā ir beigta balva, jā. Tāpēc teorētiski viņa var meklēt jau dzīvokli kopā ar Otto. Viņam balva tikai sākās, Leonam balva beidzās, jā. Varbūt Leons ir kakaulis, nezinu. Varbūt, jā. Tas nenozīmē, ka tev uzreiz tāpēc uz šejienu ir jābrauc. Ok. Mazais. Taču labi zini, ka es par tevi uztraucos. Jāzina, kā tu jūties. Viņš nepatīk vīrieši. Bļaļ, kurš viņus ģērba, nahuj? Kas tas pa bļaļ lašpošu kostīmu? Vai tu uzvilksi? Tas kaputs ir pusnogriezts. Tu aizvilksi, tu uzvilksi šos te, Livonijas ordeņā karavīru, kapuci tagad, tēlos, ka tas kaut kāds 19. Tu 14. gadsimta karavīrs, Zini, kas arī beigās vienmēr, rāda sadarbībā ar to, viņiem sadarbībā ar Origo Sportland. Tajās klasēs nebija nekāds mazais, ne tikai džusis, bet arī Džeki no tevis raustījās. Izbeidz. Nē, es tikai džusis, arī Džeki man patika. Tā viņam Kā tā tev kā beidzās valoda, tas, ko ar viņš Leonu? tie vārdi izvēle. Ko? Ko, bļa? Man likās, ka viņš neizturēs mūs abas divas piekaus tajā brīdī, kad viņš redzēja, kā mēs tur mīlīgi. Džeki samīzies sanāk. Es biju tavs tām kājām, bļaļ. Viņš pēc tam gāja mājās un visu laiku pārdzīvoja stulbens, idiots, kretīns, debīliķis. Ir labi aiziet, sējam augšā nopisties vēlreiz. Ja tu gribi vēlreiz Tā arī pisties. būs. Varbūt. Vai tu neatceries? Vajadzēja savākt visas savas mantiņas. Oi! Pārvāties. Oi! Vida, bļaļ! Nepieskaries man! Pohuj, ka tavs pīms bija manā pīzdā. Es nezinu, vai preizi vai nē. Nepieskaries man! Mēs vakar maksimāli intīmi šodien pieskaros. Tas pats prikals ar to. nevaram Tā banāna teorija, ķipa, ka tur ir vajadzīt nahuj dirsu, tu vari pisties bez prežā visiem, ko tu gribi. Banāna teorija? Jā, gan ar sievieti, gan ar vīrieti. Ak, Dievs, ir nedaudz sapūs banāns, es viņu neēdīju. Ok. Saprati, jā? Saprati, kāpēc banāna teorija, jā. Viņa neaiztic man! Viņa uzvedo Bļā, viņa pimpis bija tevī. Jā, Girl! Plānu ļoti pieguļošu, kad tu kleitiņu uzūks. Tā kā, calm down, bļā. Tas side. Viņš ir kaut kāds kvesta rūķis. Nē, viņš neizdarīja. Es esmu Mārtiņš Freimans.
Nē, viņš tāds uzspēlēs divās. Bet, kad Ēģiptes sniegs, visi masē kā prieks! Nesaprot, viņš aizgāja. Viņš pateica, ka ar mani kopā vairāk nedzīvos. Tā kā, ko tu gaidīji? Viņa tagad ir dusmīga par to? Ka viņš iemērcēja? Nē, par to, ka viņš saka, viņš aizgāja prom, pateica, ka ar mani kopā nedzīvos. Tā kā, ko tu gaidīji? Viņi ar to viņam pasaka, ka tu vinēji loterijā. Tev ir mazāks nekā viņam. Tu vinēji loterijā, tu dabūji pamērcēt, bet Leons man ir daudz svarīgāks. Tāpēc pīsies prom no šī īpašuma, no kura mani drīz izlidinās. Kā šī māja nepieder ne tev, ne man. Pīsies ārā. Ja tu gribi, varam iet augstāvā, nopisties vēlreiz. Bet tas ir best I can do, ķipa. Viņš neatbild uz maniem telefonu zvaniem un uz īziņām arī neko. Neatbild uz maniem telefonu vadiem. Vai viņš tas... Viņš tas, bļet, ko tikko teicis, aizmirst tekstu. Viņi tik delulos. Jā, vēl ar emociju bijis. Magus Džeksons nohai. Tas hi-hi. Jā, vai ko viņš darīs? Viņš tas hi-hi. Mūnavalks sāksies. Es ko tu gribi, Lielīsies? Tad strādnieki. Nekas es pats tikko atnācu. Iedomājieties, mēneša laikā viņi man nevar izmaksāt apdrošināšanas summu. Es jau jāgaida kaut kāds ekspertīzes slēdzies. Cik ilgi var gaidīt? Un dzīvot tagad... Slikta reklāmas sezumam, ko lai saka, bļē. Plāksim pie sezuma sāklām. Būvvedrēs jums piekrīta. Es pats to izjūtu uz savu. Manu sievu vakar izpist. Kad klausies, bļē, tavs dēls vroģi izpist manu sievu. Kā mēs rīkosimies tagad? Savādu savu dēlu. Āmuri un nemitīgi urbi, tā jau nav nekāda dzīvošana. Neties rādīt. Un vēlreiz, ja kādam kaut kas nepatika tikko dzirdētajā priekšsumā, ja? Jā. Mēs vienkārši sakām, tas seriāla veidotais ir parādījis, ka, piemēram, Leons ar to Elzu pīsās, vēl kaut kas pīsās, bet tas nav tekstuāli dokumentēti noformēts. Bet mēs jums to audio formātā, mēs esam kā audio grāmata, mēs jums to noformējam. Tāpēc lūdzu, pieņemiet to. Novērtējiet to. Nācies novadu cīņas. Tādāt, ne jūs normāli Visu laiku. Viesnīcā var jau būt, ka... Hashtag novadu cīņas. Visas sērtības mums ir. Bet kas bija novadu cīņas? Jo mums bija viena sērija starpā. Novadu cīņas bija tā, ka mēs gribam braukt pie jums ciemos, jūs mums uzliesiet savu vietējo alkoholu, vietējo ēdienu, vietējos zivis mēs pamašķerējam, parādiet, kā dzīvo jūs novadā. Jā. Un mēs visu filmējam. Parādiet savu pilsētas, savu miestu, savu ciemata dzīvi, mēs braucam pie jums visu to filmēt, pie jums ciemos un blā, blā. Rakstiet komentāros adresi, telefonu numuru, mēs braucam. Ejam vienmēr pirtiņā, tiekam ir pirtiņi. Jā, pirts, jums ir uzreiz +2 punkti klāt. No manis stabili uzreiz 2 punkti plusā, tāpēc jūs uzvarēsiet novadu cīņas. Tā kā zvanat, rakstat droši, mēs braucam pie jums ciemos. Ko tu baigi domāt novadu cīņām? Tev patīk novadu cīņas? Tas jau ļoti populārs šovs Latvijā. Nē, īstenībā ir, tās māja kafejnīcas dienas. Jā. Kaut kas līdzīgs. Bet ja mēs sāktu taisīt tādu, tev patiktu tā ideja kā tāda? Ja es arī varu dabūt free food, tad jā. Nu jā, vai cilvēki, ja baigi arī var dabūt free food. Toreiz no mājām skatīties, let's go. Bet tomēr gultā ir patīkamāk nekā. Tevi kopā, Leo. Matraču uz grīdas. Jā, daži numuri mums jau ir pilnīgā kārtībā, tā kā jūs varēsiet izvēlēties kaut gan. Viņš grib paņemt istabiņu. Viņš grib atrast dzīvot. Viņš atstās māju Elzai. Tas ir visplašākais, visgaišākais. Es domāju, ka mums ar parasto labi gana. Bet kāpēc jums ar Elzu jāsaspiežas? Ar Elzu? Ar kādu Elzu, bļē? Šis klausies tavēs balvu, viņš izpist man sievu. Ne par cenu ir runa, vienkārši es viesnīcā dzīvošu viens pats. Kā viens, un kur tad jūs kundze? Klausies! Pirmkārt, Aivar, nahuj! Es gribu nobukot savu istabu. Bez nekādiem jautājumiem, bļē, par privāto dzīvi. Kur paliek kaut kāda, es nezinu, konfidencialitāte? Es gribu nobukot istabu, tu dabūsi naudu, es dabūšu istabu, visiem labi. Nahuj, man to jāstāsta, ka tavs dēls pisa manu sievu, bļeļ. Pimpi. Vai tā nav? Nē, tā ir. Tu atpisies, nahuj. Nē, kāpēc? Tā ir jūsu izvēle. Nu ko, iesim, es parādīšu, kas un kā mums te ir. Ok, viņš beigās saprast. Man nekad mūžā nav viesnīcas īpašnieks rādījis istabiņas. Man arī, jā.
Kas ar viņu? Bet cool. Viņš nav nekāds mazais bērns. Nu, labi, sāpsihojās, labi. Sapsihojās? Vecīt, ja tu iemērci galvu, kāda sapsihošanās? Saregulējiet izsausamu kadram, tur, bļa, debesu vārti ar tiem logiem nāk iekšā, drusku tumšā pagrieziet to savu kadru, bļa, what the fuck is going on? Labi, gala beigās tev tagad ir daudz citas lietas, par ko domā. Kādas citas lietas? Kā mums ir jāizdomā, kā mēs visu tavu mantību pārvāksim uz manu ūķi, tā, lai tur pietiktu vietas tev un man? Viņš jau visu izplānojis. Piedod, Oto, nebūs nekāda tava ūķa. Kur tad tu dzīvos? Es netaisos iet prom no Leona, saproti? Es tikai tevi nopisos, večik, pagaid, sorry, ķipa, nu, tu man izpisīji Leona mājās, gultā, ķipa, that's it, es palieku pie Leona, pisies projām, es netaisos viņu dzīvot. Večuk, jā, kāds sakas? Tu nezini, kā mūsdienās strādā šī sistēma? Tā bija tikai krāpšana, večuk, pisies ārā, ķipa. Sports. Pisies ārā, reāli. Tagad pasaka man, lūdzu, tas ir tev tāds... izklaides veids, mazliet ar vienu ķipu, mazliet ar otru un dzīvē otrā? Ķipa skaist viņu. Ne jau tā. Es neesmu malka. Nu, man niesbišķi. Nezinu, STS vai Hornines. Pagaidini informāciju. Izmantoju man, lai pateiktu Leonam, ka viņa... Ko tu tagad aizvainos būsi? Riņķi apkārt ar Martu nepaliks Večuk, tu, bļaļ, 15 gadu šo momentu gaidīju, vienkārši priecājies, pasmaidīji un, bļaļ... Viss! Moments beidzies. Projām, tieši tā, tu dabūji savu. Ja tu, bļaļ, labi uzdīsies, varbūt būs vēl viena iespēja. Jā, vienkārši tā kā sēdi pat blakus tūmā, bļaļ, un tu tur telefonu ar skaņu ieslēgt un gaidi, bļaļ, un nu viss. Zini? Ok, rūķi. Višās. I'm Batman. Pagaidži, īsta rūķis, bļaļ, tu dīrs. Vai tu šo sēriju atceries vai nē? Diez vai man ne? Nē, bet... Ja ir triljons sērijas, diez vai var atcerēties. Nē, bet ejot tālāk viņam kaut ko atcerēšos. Rūķis neatceros. Es negaidīju, ka tu tā izturēsies pret mani. Es dodos ārā, kur ir lietas, bet man ir kaputs. Es pasēdēšu zem koka, kamēr līst. Es nu krešu, tu vari toltai gulēt. Kāpēc viņam ir? Tu ir vandas istabā. Viss nepieciešams. Viņš teikt, ka tu esi skapīts, tur gulēt skapīšu, man pohuj tur gulēt stāv, karoči, bļaļ, īsti ir reizes. Pīpi, bļaļ. Tie būs 460 eiro. Stundā, bļaļ, bomzi. Wow, bez vadiem. Ja mēs par to esam vienojušies. Internets bez vadiem, karoči kaut kur pa gaisu var viņu ķert, ja grib bomzi, bļaļ. Bet īstenībā tajā laikā Wi-Fi bija tā kā new technology, sāksim ar to. Un otrkārt... Man patīk ar visiem šitiem restorāniem, viesnīcām, free Wi-Fi. Tas bija tā kā... Jā, Latvijā. Kaut arī mums Latvijā mobīlē dati visu nodrošina for free. Bļaļ, jebait! Bet es pirms 2 sērijām vai 3 teicu, ka Latvijā tajā laikā mēs tur minējām to minimālo algu, mēs tur tā kā vēl diskutējām. 180 laikam bija. 180. Šajā sērijas šīs filmēšanas laikā Latvijā minimāla alga bija 180 lati mēnesī. Tā kā, jā. Dodiet tad lūdzu mieru vēl. Jā, nu kāda runa, protams. Jā, pirms es aizēju, es gribēju jums pateikt paldies par manu izglābšanu tai ugunsgrēku naktī. Neviet par labu. Nebūtu jūs, nezinu, kā tas viss vēl būtu beidzies. Jūs nezināt, kā tas viss sākās tā nelaime. Bet tas jau tajā laikā bija savā istabā. Nu, tāpat kā es, bet jūs jau tomēr tikāt mazliet ātrāk ārā. Es biju tā apduls no tiem dūmiem, ka man droši vien daudz kas tur tā vienkārši paslīdēja garām. Te es neko neredzēju īpaši, nu, kā parasti uguns dūmi ceru. cilvēku panikā. Nu, ja jūs neredzējāt, Labs nič. Jā. Nē, nu. Dzirdējāt, cilvēki taču. Ja viņš saka kaut ko Labs nesničs. Ja viņš saka kaut ko pēkšņi, es īstenībā kaini gaidīju, varbūt viņš kaut ko tomēr netīšām izslipos tādu, kas to plotu padarīs interesantāku. Pagaid, bet viņš zināja? Nē, man liekas, ka nē. Viņš nezina, ka tur bija mauks. Viņš bija tur. Jā, viņš bija pie mauka. Viņi visi jau nuļā bija 2 mauks tajā brīdī. Bet īstenībā viņš būtu pateicis pēkšņi, ķipa, nu es redzēju, tur bija daudz cilvēki, tur ķipa restorānā, tur bija sievietes, blā, ķipa vieglas uzvedības no tālāk, kas 4 paņēma, ķipa sev, bet pārējais palika tur. Tas būtu padarījis to šovu interesantāku. Okay. Laikam viņš tomēr nepateiks neko. Reizēs runā, kā tas viss sācies. Nu jā, ziniet, es jau parasti neklausos, ko citi runā, īpaši tāpēc, ka es to pats neredzēju savām acīm, nu, kas attiec uz to, ko es dzirdēju. Un nevienmēr var ticēt baumām, vai tad apdrošinātāji nestrādā pie tā, lai noskaidrotu tos iemeslus? Strādā, bet, nu... Viņš neuzticās īstenībā tam sezamam. Skaidrības tad arī
Pašiem kaut kas jādara lietas labā. Nu labi. Atkal Indijā. Indijā ņūts snitching. Jā. Lai es atskatās, viņš nekad neuzinās, kas pīstās maukas šeit. Kas pa kadru? Cinemātiski vēl. Paldies tālāk, es pati. Nu, pagaid, es aiznesīšu visu to Ok. Nē, būs labi, es palūkšu mierā. Spēsiņš pirmais. Leons pārvācis uz viesnīcu. Čīsta. Viņa pārvācis uz viesnīcu. Čīsta. Un viņa... Shit about to go down. Baiba stāst kaut ko, mēs nezinām. Bet nāk, viņš viņu vienu paudu viesnīcu, jā? Nu, es domāju, ka tu gribētu dzīvot kopā ar cilvēku, kurš tev gan izvaroja. Tā ir visma huja viņas ir. Atkarībā, cik tu sēcies. Atkarībā, kas pa cilvēku, jā, bet... Atkarībā, kas tas mēs? Kas ir tas cilvēks, kas man izvaroja, bet... Žēl, ka viņi nav Louis Vuitton. Paldies. Iervaldi viņi jau te nav. Nu, atnāks skan jau. Labi, lietas nostāt čemodāns. Baidies, ka būs Veču. jācina man iekšā. Veču. Viss ir sen jau beidzies. Jau ļoti sen, jā. Pīs prom. Meklē jaunu čīku. Nevajag tērēt Šeit savu viss laiku. ir jau sen beidzies. Viņa netiks pāri Leonam. Tā kā tas arī var tam, ka ilgt tu viņu mūžību, centēsi bļē. Tu zaudēsi gadus un laiku, ka pīs prom, bļē. Nu, es domāju, ka viss beidzās tajā Tur, bļē, ārā gaida meitene, kur būs gatava un piektīs, kad viņi izvaro. Tajā Viss brīdī, kad kārtībā. viņi izvaroja, jā, man liekas, viss beidzās. Jā. Ko? Nē, kāda jau būs gatava? Kāda būs būs priecīga, gatava? jā. Nu, ķipā, ne jau tā, ķipā, nepazīsti, bet, ja viņi tāda, klausies, man patīk roleplay, vari man, ķipā, tu esi bandīts, izvaro mani. Paldies. Ķipā. Okay. Zini, nē, es tomēr Tas bija ļoti labs gribu kadrs, jā. saprast, kas ar mums būs tālāk. Večuk, bļēt, ko tu nesaproti? Vispār Kas nesapratu, tieši ir jautājums, bļēt? Kāds? Nekas nebūs tālāk. Tu man esi ļoti svarīgs. Es tev saku, kā šaumam. Neko nesaprotot. Ko tieši tu gribi saprast? Kur ir mana vieta? Miski. Ne jau šajā vagīnā, nu kaut kur ļoti tālu. Tur un ir tikai- vieta tikai vienam cilvēkam. Tikai nevajag. Piedod. Rihard, Vienkārši tas- 134. bļēt, punkts, Kas 3. attiecas uz pants, mums, es nahuj, domāju, tas ka ir tas, būs kas tev labāk, ja attiecas. mēs vienkārši Es tevi nespiežu gaidīt, un es tevi pat nelūdzu, lai tu gaidi. Ko, bļē? Tāpēc, ka es nezinu. Ko tu Es vispār nezinu, kā es dzīvošu, ko es darīšu rīt. Es Es zinu, nezinu, ko tu cik kakāšu vai nē, es rīt ēdīšu vai nē. Kas ir dienas, sēdien, pieņems, sēdien? Es pati, labi, Rihard. Visi zina, kas Jā, bet notiks rīt. ceprīšu sieviete Arī. sāk palikt neatkarīgāk. Galvenais, ka Jā. mēs visi saprotam, ka, Rihardam ir ripķiba, Jā. bet viņš pats nesaprot. Bet tā bieži vien notiek dzīvē. Viņš saprot, Tev viņš vajag negrib paklausīt, ko pieņemt. jums saka cilvēks no ārpuses. Bet mēs arī šodien par to runājam ļoti daudz. Tā kā, jā, tā ir. Atkal varēs uzelpot. Citādi katru dienu tās brokas, pusdienas, vakariņas spēja tikai organizēt. Nu, jūs jau ar Laimonu par daudz arī čubinājāties ap viņiem. Uz pusdienām vakariņām būtu iespringuši aizgājuši kaut kur citur, lai nu jums nav jāņemas. Es tā nevaru. Ja mums ir viesi, tad jāuzņem kā pieklājas. Kaut arī man viņi būtu līdz kaklam apnikuši. Vai tāds atvieglojums, kad tāda sajūta, ka vajadzētu nosinēt. Ko? Sākās. Šmīga būs, šmīga. Sākās. To gan ne. Laimons taču nevar viņam cukurs. Nu, nevajag. Nu, kādreiz taču Kāpēc var, vispār vajadzēja tas par otro viesnīcu? svinībām Bez tortas un šampaniešu. Labi, lai iet. Ja viņi tā kā, viņi ļoti zaudē tajā cīņā par Kā tad Taivaru. mēs Tā kā ņemsim ļoti. piespiena? Nu, var arī ar putu kreimu. Ir tagad tā Piespienu jauna šampi? ķiršiem. Labdien! Kā viņa tur atskrēja? Nu, ja bez Ew! Cik tālu ir vispār tās Cik tālu ir viesnīca no tām zīlītēm? Stabulītēm. Cik tālu viņas ir? Izstāsti 500 ļoti metri, 40 metri, bļē. Blakus Jo, bļē, durvis. visi dzīvo kā grib, nahuj. Un kāpēc viņi ir tik draudzīgi, ja viņi ir tiešie konkurenti savā Vai starpā? ne? Un vai stāvis ir starp viņiem? Nu, tas būtu loģiskāk, laikam, bet es neko nesaprotu. Kāpēc viņi ir tik draudzīgi? bļa? Mēs nekad neredzēsim Pagaid, viņi ir tās. divi atsevišķi biznesi? Jā, un otrkārt, kāpēc viņi tik ļoti priecājas, ka viņas viesnīcā vairs neviens nedzīvo? Ja viņi tā, Tā ak, ir Dievs! viesumāja. Okay, kāpēc? Zāja, bijis mūsu viesmājā, vairs neviens nedzīvo, un vienam nebūs jāteiks ēst. Tā man līdz kaklam. Jā, neviens šeit vairs neizteigās, mēs būs tukši numuriņi, mēs bankrotēsim. Ahujēna, beidzot, What's bļa. the point then? Kāda, jā. Jā, bet tas vecais pīders pazudis ir. Viņš ir, jā, viņš ir pazudis, jā. kaut kur- Man liekas, viņš, viņš zēntiet viņu tā kā pīstēs gan jau kaut kā tagad. Laimons ir aizņemts. Ar ko, bļē? Kas tā kā ir? Ko? Ja man, bļē, vagīnas apmeklējums pierakst. Saistībā
ar ugunsgrēku, ar apdrošinātājiem. Parunāsim. Ritiņa, tagad vēlāk. Visiem lūdzu nahoj. Klausies, ej savā zirgu sūdus. Viņi ir back. Izkāja ir vesela. Лучше хорошее кафе, чем плохой ресторан. А зачем выбирать плохой ресторан? Я не говорил тебе, что нужно выбирать плохой ресторан. А я не буду здесь обедать. Впрочем, как и ты. Сейчас же, наверное, побежишь в больницу к своей Сильвии? Да, я поеду к Сильвии, а ты будешь сидеть здесь и ждать меня. А если Ну нет, вот. то... Alfa. У меня Да, уже ну, от твоего kinda alfa нытья mūs голова īstenībā. раскалывается. Viņš pasaka, bļē. Viņš ir alfa. Es maucu Вообще не человек. Зачем со мной? savu bijušo sievu, tu paliec sēdi šeit. Un tad, kad es atbraukšu, es izptīšu šeit tevi, bļēj. Saprati? Она тебя Pasūt, ko использует, gribi. манипулирует тобой, а ты ведешься. Каждый день в гости, каждый день розы. А букет в машине, а? Интересно, для кого? А я не виновата, что у меня со здоровьем все в порядке. После того, как мне сняли гипс, ты вообще на меня внимания не обращаешь. Может быть, мне себе что-нибудь сломать? Laga, viņa čīs, ka viņš ir nepiš. Поехали к Сильвии, подождешь меня, я у нее не буду долго. Не поеду. Tas pats. Останусь здесь. Bet viņa ir fucking 20 gadus jaunākā Silvija. Kāpēc viņš izdara tādu izvēli? Даль, залезай хоть на Paskatieties uz viņas ломай siksnu. Wow. Viņa? Jā, blingeri. Viņš ir tā kā, viņš ir kronējis un pimpi. Viņš ir čempions. Сядь здесь. Я прямиком поеду домой. И если тебя там не будет, то тебя там не будет. Oi! Divi! Viņa ir alfa! Tā nu... Gribēja bagātu veci dabūja. Nē, nu Džeks ir sakučīs, normāli lietas, bļaļ. Bet cik ir tām čigām, kurš grib bagātus večus? Jums nebūs tā kā sacīgas attiecības, es jums saku. Nauda jums būs, viss būs, bet jums nebūs sacīgas attiecības. Fakti, jā. It īpaši viņš mīl savu iepriekšējo sievu. It īpaši viņiem patīk tā Viņa ir patīk, ka neglītākā šī un šit, bet nu stili, jā, nu ķipa. randumā dragā cits vesens. Sēdi, ja? Nu, un tagad stāsti. Stāsti, nahuj tu atnāc šeit. Aivars šodien viesnīcā tikās ar apdrošinātājiem. Nu? Viņi veselu pusstundu nosēdēja kafejnīcā, pēc tam iznāca ārā vestibilā un tur vēl runājās. Un es viņus tur speciāli pagaidīju. Nu, es tā izlikos, nu tā kā man kaut kas būtu jātīra. Nu, labi, malacis. Kā jau katru dienu? Katru dienu. Kāds reiz, jā, standarts. Eksperti kavējas ar slēdzienu. Viņiem esot jautājumi. Tāpēc, ka jūs viņu nodedzinājāt, jā. Kādi jautājumi? Pagaļauj man kraus tev par sprānu atpist. Man tev nevajag dusmoties, nevajag uz mani dusmoties. Es jau tikai labu. Man grūti gāja, bet es tomēr uzzināju. Es uzzināju, ko domā apdrošinātāji. Nu? Ko tad viņi domā? Nu, viņiem liekas, ka tur tuvu nav sakars ar elektrību. Viņiem liekas, ka tur ir notikusi ļaunprātīga dedzināšana. Kādu ļaunprātīgu dedzināšanu? Tu taču ļoti labi zini, ka viesnīca aizdegās no raķetes. Neviens taču Kāda raķete? Jā, tā raķete jau bija ļoti labprātīga. Kāda raķete? Kas ir raķete? Kādu? Nu, tajā pirmajā sērijā šīs sezonas viņi jau šāva salūtu iekšlapās, no tā aizdegās viss ir. Tie viņa viesi tie sapisušies, viņi salūtu iekšā šāva. Ok, bet viņi tagad saka, ka visi zina, ka sākās no raķetes, bet raķetes nav tā kā... Nē, to zina visi izņemot Aivaru. Nu, tā ir. Aivars neko nezina. Bet raķete jau bija labprātīga. Viņa tā kā nebija ļaunprātīga. Tās bija labprātīga. Tā bija labprātīga. Salūts istabā? Labprātīgi. Jā, nu. Nu, kāda tur? Bet kas tos viesus ielaida? Kas ielaida viesus viesnīcā? Nu, es? Kas ļauj Ar Gunāriņu. šaudīties ar tām raķetēm? Blumberga kungs. Ko tu ar to gribi teikt? Es neko negribu. Redz, es tikai baidos, ja tie apdrošinātāji sāks lodāt pa to viesnīcu. Ja viņi vēl sāks visus nopratināt, un ja kādam kaut kas, nu tā nejauši pasprūk, ko tad? Bet tā ir ļoti dīvaina reklāma, ka viņi rāda, kā apist apdrošinātājus. Šantāža? Nu, kāpēc tik rupji, ko? Kāda šantāža? Es pašu cilvēks, es tikai labu gribu. Girl, stop. Tas dramatika muzons. Jā, kaut 7 dildo izskatīt. Vienmēr esmu brīnījies, cik daudz sievietes var salikt savās mazajās somiņās. Tas nav daudz. Es gribu redzēt, kas manā mazajā somiņā. Gribu attaisīt mazo bikšu Mazo somiņu. somiņu. Pasties, kas Tur arī viss, kas daudz ir iekšā. Šķiņķi maciņš. Viņai ir šķiņķa maciņš, viņam nav. Šķiņķa maciņš ir sievietes vagīnīkās. Nu jā, viņi teica, ka gribu pasīt. Es gribu viņš pastīties. Šķiņķa maciņš. Vīrietis to nevarētu salikt pat portfelī. Pa solim dasā, bļa. Čemodānu. Paldies.
Jūs esat ļoti laipns. Šis tev saltiņš. Tajā laikā vēl nebija. Un sevišķi man nepatīk, ja skaistas meitenes rauj. Skolītājs! Have some game, bļā! He's trying to fuck! Aivas, bļā! Un viņa tāda, ķipa, jums pieder šī viesnīca, un viņa tāda, sveiki. Jo nākamais. Tas bija smūd no Aivara, tas bija smūd. Paplat kājas pelīt. Pelīt! Mazais. Kas jums nodarīja? Žēl, ev mause. Mana mause. Kurš bija tas nelietis? Viens vīrietis. Krievs, bļaģ. Nu, kur? Kurš, bļaģ? Nu, zini, tāds, bļaģ, brīlē, nahuj vecs, kuram pimpis nestāv. Nu, zini to, kuram pimpis nestāv. Viņš tās, Vadims. Tu viņiem dari labu, tu viņus mīli, bet viņiem par to nospļauties. Pagaid, viņš ir hornies, fakt tagad. Mums taču arī ir. Nē, es redzu pēc viņa rokām, ka viņam ir stojaks. Viņš ir hornies. Skaidrs. Ja rokas gar sāniem un pilnīgi atbrīvots, значит, visi asins aizgāja uz pimpi. Viņam nav spēka pacelt rokas vai šitā, vai ielikt kabatās. Viņam vienkārši ir massive hard cock. Man, diemžēl, citādākus neesmu satikusi. Nu, varbūt, ka jums vienkārši līdz šim nav paveicies. Oi! Nē, viņš ir. Nē, labs game. He knows game. Aivars Pētersons, šīs viesnīcas īpašnieks. Šis iedzīvnieks! Fuck yeah! Visas trumpjas galvā izmeta, visas tūžas. Čaus atklāja savu flashu pokerā pirmajā gājienā. Straight flash, bļē, tur visas kombinas ir nahuj. Oi, viņa pavedās! Pasiet to smaidu. Nē, es meloju. Šis man arī spīms, bet varu sakt. Mēģini. Bļā, tas bija žosti. Es gribēju runāt ar Blumberga kungu, nevis ar jums. Un Laimonim tu pateikti pavisam kaut ko citu, ja? Ko citu? Es vienkārši baidos, ka tie apdrošinātāji var uzzināt. Jā, es ka kaut kāds fucked up moments. Tikai tas ir seriālā. Ko es esmu aizmirsus? Neko es neesmu aizmirsus. Es atceros, kā raķetes šāva, kā viss sāka degt. Tu laikam esi aizmirsus, ka arī tu esi vainīgi pie striptīza vakara organizēšanas. Patiesība tāpat kā vispārīgi. Un tu esi tikpat vainīgi kā visi citi. Šito rasmiņu jūs man nepiešūsiet. Es esmu vienkārši istabene. Un par visu pārējo atbild Blumberga kungs. Tu gribi teikt, ka Laimonis tagad tev maksās par klusēšanu? Turēt savu lielo muti ir tavs pašs intereses. Paskais vaina. Ja tu izpļāpāsies, tev būs cauri. Skaidrs? Ko jūs kliedzat? Es jūsu ģimeni mēģinu glābt, bet jūs te uz mani kliedzat. Pagaidi! Tu domā, ka tu dabūsi honorāru par šo klusēšanu un glābšanu, tad tu stipri maldies. Tikpat ātri, cik tu te atskrēji, tikpat ātri teic prom. Es nezinu, viņi rakstās iekšā arī. Un ja nebūs viss kārtībā, atvilks tev no algas, sapratī? Es tieši nezināju, ka jūs esat viesnīcas īpašnieks. Es domāju, ka viesnīcas īpašniece ir Marta Petersons. Viesnīcas tiešām tur Germanai, Vedeklai Martai. Es viņai to uzdāvināju pēc mazmeitiņas piedzimšanas, bet tā zeme, uz kuras atrodas viesnīca un spā centrs un viss tā teritorija līdz jūrai. Tas viss pieder jums? Nu, Oh tikai my tas God, man girl. pieder arī zirga ferma Anglijā. Tas vēl tev pieder. Nичего себе. Es nezināju. Nu, tagad jūs to ziniet. Es drīkstētu Nedarot. uzcenāt jūs ar vienu kokteili. Не знаю. Не знаю. Jā, Jā, bet viņš tagad cenšas izpist Vadima sievu. Tā kā full respect. Aivara games ir on top. Viņa games ir tā kā, viņš ir pēc mūsdienu standartiem, pat 2025. gadā viņš izietu. Viņš ir tā kā ļoti high quality. Jā, šis ir 2009. gada, 2025. gadā Aivar, Uldi Dumpi. Respekt. Tu pīstu jebkura gada Viņš veselis. bija ahead of his time. Viņš bija tā kā gabalu priekšā līdzgājējiem tā laika. Tajā laikā vēl nebija aktuāli, tipa tas slangs Gold Digger and shit. Jā. Viņš jau pirms tā viņas vienkārši
Pagaidi, tu sauc to par game, ka tu pasaki to, ka tev pieder zeme un Tas ir saules. rītīgs games. Priekš viņa gadiem? Tas ir vislielākais games. Tu arī tur ir gameot jebkā, bet ja tas ir grindojis 20 gadus, lai nopirkt savu viesnīcu, un tu jebkurā brīdī izmet to kārti, man pieder viesnīca, smilināts, tas ir game. Jebkurā gadījumā viņš varētu pateikt easy game, ķipē. Jā, bet tas ir game. Ja tas milnāts, tas ir game. Bet arī plus ir tas, ka viņš ir tik vecs, nu viņa ir pusi jaunāka, un viņš tāds. Mums kā aizvien pa kokšam iepistīja, kas man šā viesnīca pieder, un viņa tāda. Ejam pa taisno uz numeru. Un tā viņš var gadīties arī tā, ka viņš nolāk bikses, un viņa pastās. Bet, pahuj. Let's go. Bet, Nē, viņš ir Aivars man sāk iepatīties vēl vairāk. Viņš ir top G, fujiks, top G. Atkal tas bija vienais kadrs. Pacel, klausies, tikko uzsēdies otopīpās, bet pacel, lūdzu, blē. Puja. Blē, sādās pēc gulsveļas, nahuj. Kur tu biji? Es tev zvanīju, tu necēli. Kur tu biji? Es pīsos ar visiem, tikai ne. Es tev zvanīju, bet pīsos ar visiem citiem. Oto bija šeit. Oto bija šeit bija visi mani pīsa, pilnīgi visi mani pīsa, bet lūdzu piedosim. Kā raksturot šo sievietes reakciju, Baiba, lūdzu? Ko tas fucking nozīmē? Kāpēc viņa tā dara? Viņai bail ir, man liekas. Nu, tā kā viņa saprot to, ka viss ir baigi slikti, viņa tagad cenšas kaut kā emocionāli viņu tur noturēt, man liekas. Es nezinu. Čipa female taktika? Viņa tiešām domā, ka tas strādās? Šajā brīdī viņa vienkārši ir sick in the head. Čipa viņa all-iniet, jā? Nu jā, viņa vienkārši saprot to, ka viņai viss krīt ārā no rokām. Viņa tādā, Arī vai Džai tiesības viņa krīt ārā? Es zinu, es varu. Lūdzu, piedod, lūdzu. Nu saki kaut ko, nu kāpēc tu neko nesaki? Iedod. Ko tu gribi, lai tev saka, bļaļ? Tevi vakar viņa gultā ārdīja cits fujaks, ko tu gribi? Tev pat bija jau tā kā plāns B sarunāts. Tipa viņa zināja, kam zvanīt. The fuck? Man pieder, ka viņa prasa piedošanu par to. Tā kā, tāds līdz nepiedod. Tāds lietas piedod? Nē, tas bija fucked up, ļoti fucked up. Ko viņa cer? Viņam tāds... Šis, bļā, man kakāt gribās. Un man nepatīk, ka man gribās kakāt. Leon, saņemies, bļā. Leon, veci, bļā. Pieņem šeit ir ļoti maigi. Cute. Ew, ridīgs kokšiks uztaisīja šņābi ar apelsīnu sulu, skrūve viņai. Un kola ar rumu viņam. Ģibā kokteils viņai un viņam. Kā liekas, Gunāts maisīja viņam tas kokčus? Paļubam. Es ceru, ka Gunčus maisīja. Tev tur iekšā vispār samēr ir. So fake alkohol. Jā, jums ir laba gaume. Es teiktu izcila. Nu, Mākslas akadēmijā mācījies neesmu. Viņai varētu palikt lielāku saumiņu. Es biju sportists, bet Jūsēju. pasauli es esmu redzējis. Sportists? Jā, tenisists. Jūs intriģējat mani arvien vairāk. Jā, penisists. Tāpat kā jūs mani. Es vienkārši Viņš ir tāda leģenda, Aiva, ceitu dirz. Nodarboties. Bērnībā Ar seksu. Jāšanas, gan tenis, vēlāk. Jāšanas palika tādā hobija līmenī. Un tad, kad Es nodarbojos hobiju līmenī ar seksu. Tad nebija ilgi jādomā, kur tos ieguldīt. Un kad jūs aizbraucat dzīvot uz Angliju? Es neaizbraucu. Hobija līmenī. Hobiju līmenī nodarbojos ar seksu. Ok, let's go. Aizbēgu. Vēl padomu laikos. Ничего себе. Он... Нихуя себе. Zinām, Nevēlas man vilkt ārā savu desu, bļē. Un ziniet, kāds ir mans sapnis? Nu? Būt miljonārs sievai. Es gribētu padzīvot kaut kur Anglijas laukos, kā kādā senā Pie viņa mūžā. ķipa. Tā kā bija. Lame choice bišķi, bet, ķipā taktika arī no viņas puses. Nē, viņa ir laba taktika īstenībā. Nu, mans rančo, kā jūs sakāt, ir salīdzinoši jauns. Jā, bet es domāju, ka tur tikpat ir patīkami uzturēties kā jūsu viesnīca. Nu, man patīk. Ātri! Man vajag tev spērmu sevi! Ātri! Ejam augšā uz 3. numuriņu, tur ir pīzdā ārkārtas situācija. Ok, cilvēki, mēs atvainojamies, jā. Sorry, ķipa.
Tā izskatās, ka viņi nāk ar tādām ziņām. Nē, ar tādu mindset viņi nāca, viņi ir, nu kā, viņi ir greizsirdīgi. Viņi ir greizsirdīgi, es fakt. Jo kāds viņā Everiņa pigorē nos. Jā, es uzvarēju savu menopauzi tikko, viņas vairs nav, viņa beigās. Ar to stādīt bērnu, gādāt bērnu, vienkārši sēj manī sēku. Es 1, menopauze 0. Ejam! Es uzvarēju Nemesis. Tev ir jāzina patiesība par ugunsgrēku. Oh my God. Par ko? Tev ir jāuzzina, kas pie tā viss ir vainīgs. Snitch! Par ko Viņa nedabūja naudu. Viņa sničos, kāpēc sākās ugunsgrēks? Jo viņa nedabūja naudu. Ko viņa tikko pateica? Kam viņa prasīja naudu par to? Dievs, Ak, Dievs, Ingar! Zēntē pazīstama pēc tā, ka viņai vajag kukuļu. Kā es varu zināt? Oh my God. No. Tu esi skaties uz ugunsgrēku? Nē! Vispār nē. Tu blīd, kas viņu redzēja zemā slēdzu pāri. Skarbi. Nē, vienkārši tas, ka viņa aizgāja pie tās, kā viņa sauca, tā blondā. Tā, mēs sapratām. Jā, viņa aizgāja pie viņas, un tā kā viņa centās viņu šantažēt, un tā kā mēģināja no viņas tā kā naudu izspiest, jo tas ir tas, ko viņa vienmēr dara. Viņa nedabūja, un tāpēc viņa tā kā iespītējas, un labi, es aiziešu pateikt. Es tev īstenībā varētu nosaukt par ugunsgrēka tulku vienkārši. Pāreģi. Jo tagad man stāstās lietas, es pat nepēšu nahuj tev uzmanību, ķipu, ja? Well, I know her patterns. Okay. Zēnte ir specifika. Viņa ir specifika. Nu, piedod, lūdzu. Nu, nē! Jū! Labi. Nebučotos. Oi! Pagaid, nejauč viņu pīsīs. Viņš tepsīs. Paldies Dievam. Brauc prom, Ečik, pamet viņu nahuj. Esi mužiks. Atkal, ķipa. Mēs nevaram tur, ķipa, tur lamāties un visi domā, Es jau lamāties. Nē, klausies, ķipa, kādas rūpjības, kāda leksika un šit. Bļaļ, es atkal pateikšu vēl liekas, mums neprikstulīt. Tajā vagīnā vakar bija auto. Kāpēc, lai tajā vagīnā... Iespējams, viņi ir HIV. Kāpēc, lai tajā vagīnā tagad dotos iekšā Leons? Jo Otvār Foiks bieži zirgu stālīt, varbūt viņam ir kaut kāda zirgu slimības, neviens nezin, ķipa. Ļoti iespējams. Es nekāptu tajā pašā vagīnā, kur zirgu Foiks ir iespējams, viņam uz pimpi augšā augt šās teķipa tās spūras, nē. Varbūt, ka Foiks liekas ēd arī sūdus, ķipa. Varbūt. Viss ir iespējams. Tā jau izstās vilinoši pasiestām kājām. Nē, ir tur vilinājums, bet, ķipa, labāk varbūt tomēr to HIV un zirgu slimības neriskēt. Nahu nevajag. Tad viņam viss ir jau koferī, viņš paņem savu uzvalku un aizies. Bet smart Foiks. Šis, paļubam. Šis man bērēm. Bet viņš pamet savas mājas. Jā, man liekas tik dīvaini. Tā kā viņš atstāja viņu savā mājā. Pisies ārā! Tā kā, what the fuck? Es viņu izmestu. Bet, ja viņš izvēlās... Tagad ir bezlimita hats. Bet, ja viņš izvēlās, neviens vairs to plēvi sienā neskurvēs iekšā, ķipa, kas tad notiks tālāk tajā mājā? Kurš mērīs visu tagad mājās? Jā, kurš mērīs katru dienu logus un kurš katru dienu plēvi skurvēs sienā? Kurš notīrīs putekļus no dārza mēbelēm, kurš ir viesistabā? Dirsā. Es neatceros, kas būtu dzīve. Man liekas, ka tālāk tā māja neparādīsies. Tas arī, jā. Ok, tātad mums sērija beigusies. Baiba, tavas pārdomas par šo visu. Crazy. Ļoti labs komentārs. Tā kā, tu domā tā kā kas tieši bija crazy? Sēriju, jā? Jā, kas tieši bija crazy? Tas, kad sieviete prasa piedošanu pēc tam, ka viņi ir tā kā nokrāpusi savu draugu. Tā kā, what? Viņi ir vīrs un sieva, man liekas, vispār. Jā? Jā. Viņi ir precējušies. Nē, vai viņi plānoja precēties? Nē, man liekas, viņi ir precējušies. Varbūt bija. Tā kā viņi nokrāp savu vīru un viņi prasa piedošanu, un tā kā viņi tur vienkārši viņam krīt virsū un cenšas viņu bučot, tā kā gross. Es teiktu, tādā ziņā tādu atrod, jo arī viņam ar Martu viņš arī laizījās un bučojās. Jā, viņš jau var nav labs svaigi. Jā, tur nevar attaisnot vispār, tā kā es piekrītu. True, ok, bet stila nav labi. Bet labi, paldies, skatieties šo sēriju. Tev patīk, ja joinoties šajā sērijā? Jā. Varbūt uz vēl vienu. Es vienkārši skatījos šo sēriju bez kauna, jo, ja es tagad sēdētu mājās skatītos tās vecās sērijas, man būtu nedaudz kauns. Kāpēc? Varbūt tiksimies nākamajā sērijā. Varbūt. Tā kā jāraksta komentāros, ja jūs gribat, lai Baiba atgriežas. Un atcerieties, novadu cīņas. Novadu cīņas. Ja jūs gribat, lai mēs braucam pirms ciemos ēst gaļu un dzert šmīgu, rakstiet savu adresi, telefonu numuru un novadu, un mēs pie jums būsim ciemos. Tā kā dvai atā. Bye!